Jā, protams, noteikti ir uztraukums, jo šeit viss notiek uz laiku. Ja? Tātad, kurš to izpildīs visātrāk, tas arī būs uzvarētājs. Nu, redzam, pirmais dalībnieks Gatis Justovičs no basketbola kluba Jelgava, viens no jelgavnieku līderiem. Pamatsastāvs saspēles vadītājs. Redzat, pirmais metiens ejam grozā no apakšas, un pēc tam jau nedaudz kļūdījās. Gatis gribēja pa taisno aizskriet, bet jāizskrien caur šiem statīviem. Laiks rīt, un galvenais būs kādā laikā paveikt šo visu prasmu elements. Redzam, piespēle ar astienu pret grīdu, tad jāiemet grozā metiens, un tas arī ļoti svarīgi trāpīt ar pirmo reizi. Viss elements, ja tas izdodās, tad ir cerības uz augstu laiku. Jā, pretstātu pagaidām viņi nepieviļ, bet izstāsta, ka temps gan nav pārāk augsts uz beigām. Nedaudz temps tiek kāpināts, jā, bet redzējām, iesāk tā ļoti lēnām. 34,6 sekundes uz tablo rāda uz lielā tablo, kas ir šeit sporta centrā. Nu, atceroties, kā spridzināja Dairis Bērtāns pagājušo gadu šajā prasmu konkursā, šeit patiešām Gatis tik ātri neskrēja, bet uz beigām saprata, ka ir trāpījis visu ar pirmo, ir cerības uz augstu rezultātu un tempu kāpināja. Un tagad Kristaps Pļaunieks, viens no pagājušo gadu 18 izlases līderiem Eiropas čempionātā, kas norisinājās Latvijā. Latvijas izlasē 4. vieta. Cerējām un gribējām mēs, protams, medaļas, bet patiešām puiši spēlēja pietiekoši labi tik un tā. Redzam, pagaidām arī Kristapam viss kārtībā. Metiens nav gan precīzs, otrais metiens grozā. Nu, var Kristaps tāpat apdzīt Gati Justoviču laiku, ja pietiekoši veikli veiks šos pēdējos manevrus. Jā, nu vēl ir 6 sekundes, jā. Redzam, arī tomēr nav pilnā ātrumā neizskatās, kad iet un 36,7 sekundes, nedaudz ilgāk. Un finālā tiks 3 labākie dalībnieki no priekšsacīkstiem, līdzīgi kā tālmetienu konkursā. Un tagad trešais dalībnieks Mikus Sokolovs no Turības komandas. Nu, tev arī, protams, ļoti pazīstams spēlētājs. Savulaik spēlējis gan Gulbenē, kur viņš vispār parādījās uz basketbola kārtas Latvijā, tad nedaudz Vēnspilī. Kā vērtē šī spēlētāja progresu pēdējos gados? Jā, nu viņš ir spēlētājs, kurš vienu brīdi bija varbūt nedaudz pazudis no basketbola skatuves, bet tad veiksmīgi iestājās augstskolā Turībā, jā, un pēdējos gadus pavada tieši tur. Nu, protams, ir progress zināms viņa spēlē, ir šobrīd pamats saspēles vadītājs Turības komandā, jā, ja tā varētu teikt. Bet, nu, protams, to tikai rādīs laiks, vai izdosies nostabilizēties un sākt basketbolu spēlēt profesionāli, jā, nu, to mēs, protams, redzēsim. Arī redzam, izgājis ir piespēles, izgājis ir metienu Mikus, un tagad jau traucās groza virzienā, bet nu redzam jau pēc laika, ka atpaliks gan no Gata Justoviča, gan no Kristapa Pļaunieka. 41,5 sekunde Mikum Sokolovam, un izskatās, ka viņam fināls varētu iet gar degunu. Nu, pagaidām nejūt to ātrumu no spēlētājiem. Es domāju, ka puiši taupās, baidoties aizelsties, jo, ja tu pārāk traki skrien, tad varbūt šī piespēle nebūs precīzi vai metiens nekritīs grozā, bet tomēr jācenšās ir atrast šis balans. Kaut kur jāuzspridzina, lai spētu iekļūt finālā. Tieši tā. Nu, ilgi taupīties nav liela jēga, jo tad var palikt vienkārši ārpus borta. Jā, redzējām. Protams, ļoti svarīgi ir trāpīt ar pirmo piespēli no pirmo metienu, jo tieši tur bieži vien pazūd šīs sekundes. Jā. Nu, redzam, Sokolovam iepriekš neizdevās, ne piespēle, ne metiens. Brizgālaus no Latvijas universitātes. Viņš pagaidām precīzi. Nu, pirmā piespēle pagājusi nebija precīzi, bet 25 sekundes ir vēl iespēja. Jāuzskrien ģīmā. Dmitrijs Brizgālaus no Latvijas universitātes. Jācenšās pārspēt, bet tomēr nē. Tomēr atpaliks no Justoviča laika. Un atpaliek arī no Kristapa Pļaunieka laika. Dmitrijs Brizgālaus 37,3 sekundes. Nu redzēsim, ko parādīs mūsu favorīts Ārni ar tevi. Aigars Šķēle, Armands Šķēles jaunākais brālis. Šobrīd viens no basketbola klubu Jūrmala līderiem. Un skatoties kustības Šķēlem Aigaram, nu, atgādiet viņš Armandu ļoti, var redzēt, ka viņi ir brāļi. Jā, noteikti. Šīs plastiskās kustības, tādas raksturīgas ir tikai brāļiem Šķēlēm laukumā. Jā, noteikti. Arī spēles stils varbūt nedaudz ir viņiem līdzīgs. Arī izjūt laukumā, var uzšķot, ka talants ir abiem. Jā, nu redzam, 3 piespēles jau nav mētī, ar 4. tikai izdodās trāpīt. Jā, tagad metiens pustālās distances, arī pirmais nav sekmīgs, ar 2. trāpa, nu, bet laiks iet, un izstāsta, ka mēs būsim kļūdījušies. Aizšauši garām. Aizšauši garām, jā.
Bet, laukumā patiešām Aigars ir viens no izveicīgākajiem šobrīd Latvijas basketbola līgā. Un Arni redzot tiešām, ka puiši varbūt dažkārt nesteidzās. Tomēr basketbols ir spēle, kurā viss šīs prasmīgās lietas, piespēles, metiens ir jādara zimerīgā ātrumā. Tik viegli, kā puiši skrien šajā konkursā, nevarēs spēlēt. Jā, noteikti. Aigars šeit varam piebilst, ka apspēlēt dzīves pretinieks viņam izdodas labāk. Nekā statīvs. Ātrāk un labāk. Tā kā dodiet man pretīm dzīves aizsargs, un tad jūs redzēsiet man ātrumu. Vajadzēja šajā prasmu konkursā izlikt varbūt pārējos džekus šeit priekšā, lai viņi traucē vēl spēlēt, jā, tad Aigars būtu ātrāks. Un Mindaugas stāsts šis aizmet garām pirmo metienu no groza apakš. Protams, zaudēja jau 7 sekundes uz to. Bet, iespēja vēl ir. Jā, redzam, ka... Vismaz ātrāk, ņiprāk kustās, saprotot, ka viņš jau ir iekavējis. Piespēle arī pirmā nav precīza, arī otrā nav precīza. Šķiet, ka Mindaugs diez vai iekļūs finālā. Viens no 2 leģionāriem basketbola klubā Sauds, viens no 2 lietuviešiem. Šobrīd saspēles vadītājs pamatsastāvā. Mēs šo laiku dažkārt dara ar Edgaru Buļķi, viens no Saudas klubu līderiem. Jā, redzam jau finiša taisnē, ja tā var izteikties, jā, bet laiks jau neglābjam skrien. Un ir jau praktiski jau liedzis viņam šis pirmais neveiksmīgais metiens liedz viņam iespēju reāli pacīnīties par nākamo kārtu. Pagaidām 3 spēlētāji, kuri ir pirmajās vietās, ja finālā ir Gats Justovičs, Kristaps Pļaunieks un Dmitrijs Brizgalovs. Un tagad vietējais favorīts Edgars Leja no basketbola kluba Jēkabpils, jaunais talants. Ko teiks par šo spēlētāju? Arī, protams, viņš tev labi zināms. Jā, līdz šim varbūt šī loma Jēkabpils komandā viņam bijusi vairāk tāda epizodiska, bet arī pietiekami atletisks spēlētājs. Atmiņā palikuši vairāk viņa caurgājienu pāri visam laukumam ar bumbas triecienu grozā no augšas. Tāpat pustālais metiens ir pietiekami kvalitatīvs un labi nostādīts. Jā, tā ir interesants spēlētājs, un es domāju, ka Jēkabpils komandai ir labs papildinājums vietējās sporta skolas audzēknis. Jā. Tā kā es domāju, šim spēlētājiem jā. Redzam, arī atbalsts tribīnēs ir līdz ar to pietiekami veiksmīgi. Laika vairs nav daudz. Jā. Jāuzskrien, to redzat, publika atbalsta. Edgars uz priekšu. Redzēsim, vai viņš iekļūs finālā. Tomēr nē. Sekundes neglābjam aizmuku. 39,6 sekundes Edgaram Lejam. Atpaliks par 2 sekundēm no 3. vietas. Tā kā nebūs Jēkabpils pārstāvis finālā. Un tagad ir izskrējuši visi priekšsacīkšu dalībnieki. Un pavisam drīz tiks noskaidrot arī 3 labākie, mēs jau tos zinām. Tagad būs iesildīšanās pirms zvaigžņu spēles pirmās ceturdaļas, un tad arī Latvijas basketbola līgas lielākie talanti rādīs, ko māk. Jā, bet šeit redzam atkārtojumā līderi. Tātad Gats Justovičs no Jelgavas, basketbola kluba Jelgavas. Viņam bija ātrākais rezultāts šajā konkursā. Un redzat, Mikus Sokolovs tomēr nespēja iekļūt lielajā finālā. Netrāpīja ar pirmo piespēli. Tā kā Gats Justovičs sāka it kā lēnām likās, bet tomēr beigās viņa varbūt metoda bija vispareizākā. Viņš mierīgi trāpīja ar visu pirmos metienus, beigās arī uzsprintoja un 34 sekundēs viss ir pabeigts. Vēl vietējo publiku priecēs Slam Dunk konkursā Artis Arnītis, jaunais spēlētājs. Tagad redzēsim, vai viņam izdosies parādīt, ko ievērīs cienīgi un varbūt iekļūt tagad prasmi konkursu. Un pirmais dalībnieks jau ir nostājies uz starta ieskrējienu. Dmitrijs Brizgalovs, viņam 37,3 sekundes pirmajā kārtā, Pļauniekam 36,7, Justovičs bija ātrākais ar 34,6. Un Brizgalovs jau gatavs savam fināla skrējienam. Jā, ļoti svarīgi ir šeit nekļūdīties šajos, varētu teikt, vienkāršajos elementos metienos no groza apakšas, jo tas, protams, praktiski liedz izredzes pacīnīties par labu rezultātu. Un redzam, pagaidām ļoti veiksmīgi. Metiens no apakšas bija precīzs, piespēle precīzi, metiens no pustālās distances precīzs, viss tātad pagaidām iet perfekti. Tagad skatīsimies, kāds būs ātrums, kāds būs laiks. Tagad tik jāiespiež gāzes pedāls maksimāliem apgriezieniem līdz galam. Un skatāmies, vai būs labāks par Justoviču rezultātu. Jā, 33,6. Pirmkārt, viņš uzlabo savu rezultātu un par sekundi arī labāko rezultātu priekšsacīkstēs. Iespējams, Brizgalovs ar šo piesakās uz prasmi konkursu uzvarētāju titulu. Jā, tas ļoti nopietnas pieteikums, jo, kā mēs redzējām, viņš nekļūdījās nevienā elementā. Jā. Pietiekoši strauji arī kustējās. Jā, tas
tas parasti ir galvenais klupšanas akmens, jā, ja ir kāda neveiksme piespēlē metienos. Līdz ar to tās ir papildus vismaz 3-5 sekundes, kas šī situācija ir ļoti daudz. Ļaunieks kļūdās pirmajā piespēlē, otrā ir grozā, bet ko mēs varam redzēt ar neapbruņotu aci, ka spēlētāji ir pielikuši apgriezienos finālā, saprotot, ka, ja grib uzvarēt šajā konkursā, tad arī jāskrien ātrāk, un varējām redzēt, ka Pļaunieks, kuram varbūt neizdosies uzvarēt, jo pirmie metieni nebija precīzi, un arī pirmās piespēles, bet tomēr krietni ātrāk viņš kustējās starp statīviem nekā pamatturnīrā. Jā, bet jau ir skaidrs, ka zaudēs šo te savstarpējo sacensību ar Brizgalovu, jo laiks jau ir aizritējis, un 40,9 sekundes ir viņa rezultāts. Protams, diezgan ievērojami zaudēja. Te ir tas, ko es pieminēju, ka tomēr ar tikai 3. vai pat 4. metienu viņš trāpīja bumbu grozā no pustālas distances, un tas arī bija noteicošais. Arī pirmā piespēle Rastien pret grīdu neaizgāja, un tur arī šīs sekundes tika zaudēts. Nu, redzēsim, vai Justovičs apliecinās to, ka viņš varbūt ir galvenais favorīts, jo viņš ir ļoti ātrs spēlētājs priekš Latvijas basketbola līgas līmeņa noteikti. Un priekšsacīkstēs viņš parādīja savu meistarību. Redzam, arī Justovičs kustās vismaz uz acis izskatoties krietni apņēmīgāk nekā pamatturnīrā. Ar otro piespēli gan izrodās trāpīt. Metiens ir pirmais grozā, kas ir ļoti svarīgi, un tagad jātrāp pirmā piespēle, kas izrodās. Un tagad sekundes, bet ai. Bumbu, jā. Nu, redzam, ka viss izšķirās, iespējas vēl ir, bet nē, izskatās, ka tomēr Dmitrijs Brizgalovs uzvar šajā konkursā. Tas nu šobrīd ir skaidrs, jā. Pavisam tāds sāpīgi neveiksmi. Nesaņēma bumbu, kas stāvēja uz statīvu, aizskrēja viņai garām, bumbu nokrita zemē, un līdz ar to praktiski tas viņam liedz pacīnīties par uzvaru šajā konkursā. Jā, jo Justovičs bija labi iesācis, labi veids pirmos manevrus, un līdz piespēlēja otrajai, šķiet viņi bija gāja apmēram vienādi ar Dmitriju Brizgalovu, bet tomēr beigās šī nepaņemtā bumba izšķīra uzvarētāja likteni. Un mēs varam apsveikt prasmju konkursu uzvarētājs Dmitrijs Brizgalovs no Latvijas Universitātes komandas. Tā kā vismaz Latvijas Universitātei arī sava balva šajā konkursā. Balvu pasniedz Jēkabpils direktors, basketbola kluba Jēkabpils direktors Juris Bobrovs. Arni, lūdzu. Jā, nu ievērojami ātrāk veids savu distanci nekā pirmajā reizē. To varēja arī redzēt no malas. Un, protams, pelnīt. Visu izpildīja perfekti, piespēles bija precīzes, metieni bija precīzi, nekur nevajadzēja atkārtojumu veikt. Un līdz ar to pelnīt uzvaru, ar ko mēs viņu arī apsveicam. Nu, un Dmitrijs jau pamazām tuvojās mums. Tā kā būs iespējas mums arī ar jauno čempionu aprunāties. Ar jauno prasmu konkursa uzvarētāju. Arnis uz brītiņu mūs atstāja, viņam jāiet uz danku konkursa žūrī, tūlīt būs danku konkursa fināls. Savukārt Dmitrijs varēs aprunāties ar mani. Nu, sveiks! Sveiks, Dmitrij! Sveiks! Kā jūties? Apsveic tev ar jauno uzvaru. Tu esi jaunais prasmu konkursu uzvarētājs. Varētu teikt, tu esi veiklākais basketbolis šobrīd Latvijas basketbola līgā. Paldies! Sajūtas patiešām foršas riktīgi. Paveicās. Nu tā, bišķiņ veiksmīt arī, bet sīva konkurence bija un stresiņš iekšējais. Tagad to var atslābt, tagad tu esi čempions, tagad vairs nav jāstraucās. Saki, lūdzu, vai tu gatavojies īpaši šim konkursam? Nē, negatavojos. Respektīvi, tas, ko basketbolists ikdienā treniņos dara, ir savu veidu gatavošanās. Ja ir piespēles, dribbles, metiens. Tā ir ikdiena. Mēs jau katru treniņu daram. Saka, viena lieta, kas man šķita mums ar manu kolēģi Arnu Vecvagaru, ka jūs finālisti finālā apņēmīgāk un zibenīgāk veicāt šos manevrus, jo priekšsacīstais it kā mierīgāk taupoties, lai nav pārāk augsts puls un lai šie elementi visi ir līmenī, bet finālā šķiet, ka ieslēdzāt cits ātrums. Ieslēdzās, jā. Man vēl komandas biedri mazliet pārmeta pēc priekšsacīstiem, kad mazliet vilkos pa laukumu. Uzklausīju viņus un, jā, žiperīgāk mazliet izgāja. Jā, un Justovičs arī labi gāja finālā. Netrāpīgi, gan viņš pirmo piespēli Rastien pret grīdu, otru, pēc tam jau praktiski bija tev noķērs, bet pēc tam aizķērās aiz otrā statīva, un tu esi jaunais čempions. Jā, tieši tā, kā es teicu, veiksmi. Veiksmi ar palīdzēju, bet tev vairs nevar pārmest, ka tu velcies pa laukumu, jo tu esi ātrākais, vieglākais spēlētājs Latvijas basketbola līgā. Apsveic, Dmitrij, izbaudi šodien, un lai veiksmīga sezona Latvijas Universitātē turpinājumā. Paldies! Visu labu!